Labdien! Mani sauc Iveta Sūna, un es esmu Madame Vision veidotāja. Un šodien man studijā ir Zane, un mēs šodien parunāsim par naudu. Podkāsta nosaukums Tu esi nauda. Labdien, Zane! Labdien, Iveta! Vai ko tu vari pateikt par šo frāzi Tu esi nauda? Labs podkāsta nosaukums. Ļoti rosinošs. Un es gribu izmantot izdevību un novēlēt tev veiksmi šī podkāsta veidošanā. Paldies! Un nav noslēpums, ka tu esi pirmā podkāsta viese un intervētāja, un tā kā tu esi veiksmīga un sasniegusi, pārveidojusi savu darbu, veiksmi naudā, tad es arī ļoti ceru, un es zinu, ka man arī tas izdosies. Tātad mēs šodien runāsim par naudu, par to, kā tu savu darbu ieguldījumu pārveidoji naudā, daudzās nullītēs, un par tavām sajūtām un soļiem, kā tas izdevās, kā tas sanāca, kāds bija tavs redzējums, un jā, pastāst mums vairāk, kā tā veiksme atnāca, kur viņi radās. Nu, redz, Latvijā ir ļoti mulsinoši runāt par naudu un nullītēm, jo mums mazliet biznesam un uzņēmēju darbībai līdzi nāk tāda, nesimtprocentīgi pozitīva sajūta. Daudzkārt tā ir. Tāpēc runāt par nullītēm ir dažreiz grūti. Bet tā ir realitāte. Cilvēks, kurš nodarbojas ar uzņēmēju darbību, ja viņa uzņēmums aug, tad tās nullītes vairojas. Tā ir realitāte, un tie cilvēki, kas strādā uzņēmēju darbībā, viņi ir pieraduši pie šīm daudzajām nullītēm, un tas ir viņa ikdienas darbs. Visus nomenedžēt tā, lai uzņēmums strādātu un turpinātu attīstīties. Es tev gribu pateikt, Zana, milzīgi paldies par tavu drosmi, ka tu piekriti šai intervijai, jo, kā tu saki, ne visi ir tik drosmīgi runāt, un Latvija ir maza, nenoliedzami salīdzinot pret lielvalstīm, un tu esi pirmā, kas piekrita, un ilgi nedomājot, un tas vien jau parāda drosmi. Sieviete ir drosmīga, un sieviete, kas gatava runāt par naudu, par nullītēm, un neslēp, kad miljoni ienāk kontā, protams, tas ir apsveicami, un varbūt, Zani, pastāsti, cik tev bija viegli vai grūti tikt līdz tām nullītēm, kā tā ideja radās. Bet paldies tev, milzīgs paldies, ka tu dalies, jo tie cilvēki, kas klausīsies, es domāju, viņi arī novērtēs, ka tu dalies un iedrošinās arī pārējos miljonārus, veiksminiekus dalīties ar saviem tautiešiem. Paldies tev, Zana, par to. Tu esi cēla sieviete. Iveta, tu mani samulsināji. Redzi, nav jau tā, ka tās nullītes nāk viegli. Es savu uzņēmumu nodibināju 1994. gadā. Es biju jauna skolotāja, un man ļoti gribējās parādīt bērniem un iedot to, ko es biju redzējis ārzemēs. 22 gadu vecumā es nokļuvu Dānijā. Mēs kā postpadomju valsts un postpadomju bērni nebijām neko tādu nekad dzīvē redzējuši. Tas bija vienkārši kosmos. Tā bija fantastikas filma, ko es tur redzēju. Un es to gribēju ieviest Latvijā. Mums nebija daudz naudas, mēs nevarējām izveidot, piemēram, dizainus tādus, kā tur bija, kā es redzēju Dānijā. Bet idejas un metodas gan mēs varējām pārņemt. Taču es toreiz 94. gadā strādāju lielā skolā, kā viena no latviešu valodas un literatūras skolotājām. Man bija daudz bērnu, man ļoti patika mans darbs. Es arī izmēģināju ar bērniem tās redzētās metodas, bet, lai visa skola mācītos kaut ko jaunu, mums ļoti kaut kas šalts. Nekas, ka šalts. Izskatās, ka tas šalkoni pāriet. Jā. Varbūt vējš šalts. Jā, tā tad
Man nebija iespējas kļūt par direktoru tajā laikā esošajā skolu sistēmā. Man bija tikai 24 gadi. Līdz ar to mēs kopā ar kolēģi nolēmām veidot skolu, lai realizētu savas idejas, un es varēju kļūt par direktoru. Man dabiskā līderība varēja izpausties. Toreiz par biznesu nedomāju nemaz. Vienkārši tā bija iespēja izveidot skolu, savu ideju realizēt. Un, ja tu man vaicā par nullītēm, tad pirmās nopietnās nullītes parādījās 1 miljonu latos apgrozījums, Iveta. Tas ir apgrozījums. Jā. Kādā apgrozījums? 2007. gads. Tie bija no 2004. No 94. līdz 2007. gadam tas bija garš ejams ceļš. 13 gadi. Jā, un pa vidu Kāds bija tavas sajūtas, ka tu ieraudzīji, šeit ir 1 miljons, viņš ir apgrozījumā, bet viņš ir pastāstās emocijas. Es biju nenormāli lepna un laimīga. To gan es atceros, un es savām biznesa draudzenēm sūtīju ziņu, ka ir. Lai kurš to saprastu, bet biznesa draudzenes to saprot. Biznesa draudzenes ir manas draudzenes, kurām pašām arī ir biznesa. Mēs caur biznesa biedrību esam iepazinušās un turpinām draudzēties, un tāpēc mēs varam apmainīties ar šīm sajūtām. Vai pirmais kāds ir eksportu panācis, ka viņa uzņēmums sācis eksportēt, vai 1 miljons kontā apgrozīts, vai kaut kādas tādas lietas, jo parastam cilvēkam tās 6 nulles, tā nereāla lieta. Viņam vienalga 6 vai 8 nulles. Tāpat kā man ir vienalga vai 8 vai 10 nulles, jo es tik tālu nedomāju. Vēl nedomā tik tālu. Vēl nedomāju, jā. Jā. Un kā tu teiktu, vai tas, tad, kad tu teici, es gribu būt direktore, un kā tu saki, es par biznesu neko nezināju, kad tu sastapies, ka būt direktorei, tas ir arī vadīt biznesu, tu nenobijies? Vai tu varēji apvienot to visu? Es to visu apvienoju, es nenobijos, es neko nezināju par nodokļiem. Es pieņēmu darbā grāmatvedi, kur samaksāja PVN, kaut gan mums nebija PVN jāmaksā. Arī viņi nebija ļoti liela pieredze. Pakāpeniski mācījāmies. Nebija jau sākumā daudz bērnu. Man tagad pat ir jau aizmirsušies tie skaitļi, bet mēs sākām ar 1. 2. klasīti tikai, kuras, protams, bija ļoti neliela bērnu skaita. Un es vienmēr abrīnoju tos drosmīgos vecākus, kas pie mums atnāca, pie 2 jaunām meituškām un noticēja, ka viņu bērni būs labi. Tu pati sev noticēji, tādēļ arī tavu produktu nopirka un arī tie vecāki tev noticēja, jo tu jau noticēji sev, zināji, ko tu pārdod, vai pareizi tā? Tā ir, redz, tu man saki, tu zināji, ko tu pārdod. Mums, šiem postpadomju bērniem, cilvēkiem, ir ārkārtīgi grūti pārdot savu produktu. Gadiem ilgi mēs to mācāmies pateikt, ka jā, mēs esam labāki. Tas ir ļoti grūti, jo mums ir ieaudzināts tas, ka tu nedrīkst lielīties, tu nedrīksti izcelties un būt pārāks par citiem. Jā, tas ir grūti. Un toreiz arī bija grūts tas pārdošanas process, bet vienmēr ir licies tā, ka ja mēs patiešām čakli strādāsim un ieviesīsim visu jaunāko, kas pedagoģijā ir, ja vecāki mums ticēs, tad arī viss notiks. Bet jāatzīst jau kā ir, ne jau vienmēr viss ir izdevies. Vai esam pasludinājuši kādu ideju un tomēr cenšamies, bet pietrūkst tās zināšanas vai prasmes. Tā. Bet lēnām, 13 gadu laikā sasniedzām tās 6 pirmās nulles, jā. Kas nav nemaz nav slikti, un kā tu saki, mēs mācāmies lielīties, un šis podkāsts ir ar to domu lielīties un iedrošināt arī citus latviešus lielīties, jo, lai mēs iemācītos
lielīties, un ne jau sliktā nozīmē, ka es gribu lielīties, tāpēc, ka es vienkārši gribu lielīties, bet dalīties pozitīvā pieredzē. Mums vispirms ir jāatmācās to, kā tu saki, no postpadomu savienības, ka mēs nedrīkstējam. Mums ir jāatmācās jaunai paudzei, tas nav aktuāli, bet mums vēl tas ir aktuāli. Un kamēr mēs vēl esam dzīvas un dzīvi, mums ir jāatmācās tā sistēma. Bet par 90. gadiem nav noslēpums, kad rekets bija apkārt. Kāda ir tava pieredze ar šo visu? Mūsu pieredze ir tieši tāda, ka arī mūsu skolai bija rekets. Es par laimi par to neko nezināju, jo tolaik biju dekretā. Bet, redz, tiem bandītiem, viņiem jau ir viena alga, vai SIA nodarbojas ar bērnu audzināšanu vai zelta pārdošanu. Viņi redz reģistrā, ka tas ir SIA un nāk un pieprasa savas tiesības. Tā kā es varu teikt, ka kopš 94. gada mūsu uzņēmums ir patnis, ir audzis reizē ar valsti, attīstījies, izgājis cauri visām krīzēm, visiem kāpumiem, kritumiem. Kā mēs zinām, tad lielajā pasaules finanšu un ekonomikas krīzē 8. un 9. gadā ārkārtīgi daudz uzņēmumi bankrotēja, mēs izdzīvojām. Bet izdzīvojām ar ārkārtīgi skarbu mācību. Un manā skatījumā te tomēr ir ļoti liela atbildība jāuzņemas politiķiem, jo tas, ka no Latvijas aizbrauc tik daudz cilvēku, tas ir tieši sekas lēmumiem, kuri varēja būt citādāki, bet neviens jau nezināja, kā būs, tieši tāpat kā Covida laikā. Bet, ko es gribēju teikt, 8. un 9. gada krīze iedeva lielu mācību nelikt tā kā augstāk pa to, kāda teikt, jā. Nelikt pa daudz augstu. Mums visiem bija ļoti daudz kredītu. Mums nācās sadzīvot ar to, ka bankas gribēja atņemt mums to, kas mums ir. Lai gan paši bija dāsnu roku to iedavuši, aizsardzības no valsts nebija nekādas, bet man bija aizsardzība no manām biznesa draudzenēm, jo tad, kad es devos uz sarunu ar banku un es skaidru un gaiši zināju, ka viņi man prasīs, lai es iedodu savas daļas, uzņēmuma daļas, tad man draudzene pateica, tu vienkārši pasaki nē. Es tā arī izdarīju, es vienkārši pateicu nē. Bez paskaidrojumiem. Un tad uzreiz tā saruna pagriezās man vēlamā virzienā. Viņi samazināja manu kredītu maksājumu, un mūsu uzņēmums izdzīvoja. Bet bija grūti. Un tad tā nākamā mācība ir tāda. Es laboju lietu pastāstīšu. Tad, kad es atdevu bankai beidzot šo kredītu, ātrāk nekā viņi bija gribējuši un gaidījuši, tad tā baņķiere man teica, vai tad jūs tomēr negribētu šo kredītu paturēt, mums taču tik laba sadarbība. Un man savukārt bija tāds atvieglojums un triumfs, ka es esmu ātrāk atdevusi un nozvērējos. Es nekad neņemšu kredītus. Lūk, un šī nozvērēšanās nebija gudra. Vienkārši nebija gudra, bet tas ir emocionāli saprotams, jo es negribēju, ka atkal kāds mani sit vai atņem man pilnīgi visu, un ļoti daudziem cilvēkiem tika atņemts pilnīgi viss un vēl parādu verdzību līdz mūža galam. Un tas bija tas, kas no valsts ekonomikas viedokļa absolūti nepareizi, jo kredīts jau ir tāpēc, lai iegūtu uzrāvienu un lai to ātrāk sasniegt mērķi un būtu labums cilvēkiem no tās naudas, ko tu esi uzņēmēji darbībā apgrozījis. Lai tu palīdzētu cilvēkiem uzsākt to ideju, attīstīt, ko viņš ir vēlējies, un lai kopējā ekonomika tajā valstī attīstītos un tas kopējais mērķis, tas, kā es to saprotu, bet šajā situācijā, kā tu stāsti, tas tā kā līdz galam nenostrādāja, un ko es dzirdu, kad
banka tā kā centās strādāt savās interesēs, izmantojot esošo situāciju, kas bija krīze. Vai tā bija vienkārši krīze, vai tā bija Covid krīze, kur cilvēki ārkārtīgi daudz visu kaut ko zaudē. Bet vai es tev varētu pajautāt, kā tu definē gudra nauda, drosmīga nauda un klusa nauda? Ļoti interesants jautājums. Tātad drosmīga nauda bija pirmais, ja? Drosmīga nauda, sāksim ar drosmīgu naudu. Labi, sāksim ar drosmīgu naudu. Drosmīga nauda droši vien ir tad, kad cilvēks pieņem drosmīgu lēmumu, ka viņš riskēs un kaut ko uzsāks un darīs. Un saņemties drosmi, tas ir viens no grūtākajām lietām, manuprāt, jo es jau arī vairākus mēnešus domāju par to, ka es tagad veidošu biznesu. Bet tomēr vairāki mēneši, bet cilvēki ir, kas vairākus gadus domā. Jā, un tad atkal lēmumu pieņemšanai, protams, ir labi, ja ir laba kompānija, ar ko aprunāties. Kur tu dabūji šo kompāniju? Kur tev viņa radās? Vai tā bija ģimene, vai tu jau biji kādos biznesa fórumos vai kontaktos ar citām draudzenēm? Nē, tajos laikos biznesa fórumu nebija. Vienkārši personīgās ambīcijas, personīgais raksturs. Jā. Un arī tas, ka bija tādi laiki, tad es atgādinu vēlreiz, man bija nedaudz vairāk par 20 gadiem, toreiz bija tādi bandītu laiki. Turīgi bija tiešām tikai bandīti, jo pat mana māte, kas bija profesora un augstā amatā un vienmēr ir labi pelnījusi, viņai tajā laikā arī nebija naudas. Viņai bija šoferis, kā priekšniecei, bet viņai naudas nebija. Un mēs toreiz jaunieši arī dzīvojām būtībā no ceptiem kartupeļiem, ja nekā cita mums nebija. Bet tā sajūta, ka tu strādā nopietnu darbu, man jau bija maģistra grāds, ka tu saņem ļoti nelielu algu, bet bandītis staigā pa ielu ar mobilā telefonu kasti, toreiz bija kastes, ar lielām antenām, sēž un pusdieno mierīgi krogā, un es to nevaru. Un, skaidrs, ka tā ir tā vēlme izrauties no ikdienas. No tā vāveres tāda riteņa, kur tu tikai cirkulē uz riņķi un neredz, kā no tā viss tikt ārā. Jā, un dažreiz arī tā šķiet, ka cilvēki arī biedrojas bieži vien tāpēc, ka viņiem ir vēlme kaut ko mainīt. Es izvēlējos šo biznesa ceļu un es esmu priecīga par to. Tas sākums nebija viegls, bet es biju ļoti pacilāta. Un naudas mums nebija, mēs to visu darījām, būtībā, lai atvērtu skolu, nāca visi mani draugi un taisīja remontu. Un tā tas ir bijis daudzās privātskolās. Un es domāju, daudzos biznesos iesākot, tu ieguldi savu enerģiju, laiku, ārkārtīgi daudz. Tas nav tā kā no 9 līdz 5 tu nostrādā, aiztais office durvis vai jebkuras darba vieta durvis, ej mājās un vairs par to nedomā. Savā uzņēmumā, savā biznesā tu 24/7 par to domās. Bet ko tu teiksi par gudru naudu? Gudra nauda. Droši vien tā ir tā nauda, kur es esmu ļoti ilgi mācījies un apdomīgi ieguldu un varbūt dažreiz arī riskēju, bet tomēr ieguldu. Man pašai tā šķiet, ka savā uzņēmumā es rīkojos diezgan gudri. Man tā šķiet. Jā. Es esmu strukturēta, un ja man kādreiz tā struktūra nojūg, tad es esmu diskomfortā, tad es meklēju ceļus, kā to struktūru atkal atjaunot, lai visiem ir labi un lai tas uzņēmums strādā kā zobratiņi. Tātad, ko es gribēju? Man pazuda doma. Par struktūru, par gudru naudu un struktūru, par ieguldīšanu. Jā, es gribēju teikt to, ka privātajā dzīvē bieži vien es absolūti nerīkojos gudri ar naudu. Es zinu, man ir alga tāda un tāda, diezgan laba, un es arī diezgan brīvi ar to rīkojos. Bet reizēm pienāk brīdis, kad, piemēram, ir jāceļ jauna skolas ēka.
Jā, Tad gan ir jāsavelk jostas tad visiem jā. apkārtējiem. Jā. Vai tu domā, ka gudra nauda būtu ieguldīt sevī, tie būtu apmeklēt seminārus, izglītoties, pilnveidoties, arī, ja tev ir savs bizness, un izglītot savu komandu, kolēģus? Protams, No, protams. Nu, mūsdienās jau mēs zinām, mēs, kad saņemam CV, kad darbinieki, kas grib pie mums strādāt, iesniedz savu CV, nu, reti kuram ir viena augstākā izglītība. Ir vairākas, un tas šobrīd ir modē visu laiku mācīties, un cilvēki tā var gan sevi uzsprišināt, gan arī tiešām iegūt zināšanas. Viena lieta, par ko es nedaudz bažījos, par vieglajām zināšanām, nu, tādas, kas nedaudz uz to ezotērikas pusi velk, jo mums ir ārkārtīgi daudz tādu kursu, pieejami internetā un viskaut kur. Es esmu tomēr akadēmisks cilvēks, man ir doktora grāds. Ņemot vērā, ka mamma bija. Jā, nu visa ģimene bija akadēmiska. Tu nevarētu palaist dakteri, kurš izgājis ezotērikas kursu un pateiks, es tagad būšu neiroķirurgs, un es YouTube noskatījos dažus video, un man liekas, ka es varētu operēt rītā. Jā. Nu, jā, bet, protams, es gan pati, mūsu skola ir ļoti bieži taisījusi arī tādus izaugsmes seminārus gan saviem darbiniekiem, gan arī aicinājusi no malas stāstīt to, ko mēs darām. Tagad jau ir dzīve krietni mainīsies, un es nezinu nevienu skolotāju, kurš nav bijis aizbraucis uz ārzemēm, uz kādām izglītības izstādēm vai konferencēm, vai, redzēt, skaidrs, ka mēs braukājam tepat pa Latviju viens pie otra, bet kaut vai aizbraukt uz kaimiņiem, uz Igauniju jau ir, kā tu uzlādējies ar kaut ko jaunu. Un pozitīvi. Un ko tu teiktu par klusu naudu? Ko tu saproti ar to? Zini kā, man pirmā doma bija tāda, ka tā ir klusa nauda, ir tā, tā vecā nauda, saucamā, manuprāt, Latvijā īsti tādas vēl nav, bet pārtikušajās zemēs, kur tiešām ir tā vecā nauda, kas paudžu paudzēs ir bijusi. Latvijā varbūt mums ir nevis vecā un klusā nauda, bet vecās un klusās smadzenes vai intelekts, jo par spīti visām izvešanām un kariem, mums tomēr ir ārkārtīgi izcils genofons. Es pati dzīvoju ģimenē, kur es esmu 4. paudze ar augstāko izglītību. Un tagad, starp citu, ļoti modē ir visus šos dzimtas kokus veidot, un tad cilvēki var paskatīties, kur ir viņu saknes un kā tas viss ir, un jo senāk ir tā izglītība iegūta, jo tas no paudzes paudzē pārmantojas. Un ja mēs palasām grāmatās, piemēram, nesen man ļoti patika grāmata par mākslinieku Jāzepu Grosvaldu, par viņu ģimeni, un ka viņi jau 19. gadsimta beigās jau bija tik turīgi, ka varēja braukāties uz Parīzi, pamācīties gleznot, ja viens bērns tur, viens šur, ka jau toreiz, kaut arī nebija vēl mūsu valsts, bet latvieši jau bija turīgi toreiz un ļoti, ļoti izglītoti. Un kas tev liekas, kas ir šīs veiksmes lielākā atslēga? Katram jau droši vien ir kaut kas cits, bet manā gadījumā es neuzskatu, ka es būtu tāda ļoti liela veiksminiece. Es vienkārši esmu strādīga. Es tiešām daudz strādāju. Mērķtiecība, tas ir raksturā, un tas vienkārši ir, ja tev patīk tas, ko tu dari, un ja tu to mērķi gribi sasniegt, tad ir nevis tikai jāsapņo, bet arī jādara. Gan jāmācās, gan praktiski ļoti daudz, kas jādara. Manā darbā viens no galvenajiem ir runāties. Jā. Es pārsvarā visu laiku runājos ar kādu. Un tad ir tā, ka Iveta, tavā skaistajā pasākumā Pīterboro katedrālē es iepazinos ar Annu
indieti Annu, un es viņai saku, man ļoti patika Indija, un es labprāt aizbrauktu pie tevis ciemos, bet es tevi uzaicinu arī pie sevis, tu varētu padzīvot mājā, kur apkārt neviena nav. Un es par savu lauku māju viņai stāstīju, un viņa man saka, nē, es tādā nevarētu padzīvot, man vajag cilvēks. Un te ir tā mūsu mentalitāšu atšķirība, jo man ir tā, ka es pēc tās garās dienas, kad es visu dienu runāju, es vakarā neko negribu. Nevienu redzēt. Un tu biji pie manis arī laukos un redzēji, kā tur ir, ka tur tiešām pa dienu pat neviena mašīna garām nenobrauc, ja? Ka tur tiešām tu vari aizbraukt un nomierināt smadzenes. Un tu domā, ka arī daudz darba, mazliet veiksmes, intelekts, tas viss tā kā ir vajadzīgs vienkopus, lai sasniegtu uzstādītos mērķus, un latviešiem tas viss ir, un mēs to varam. Un jā, mēs varbūt nākam no kaut kādām ģimenēm, kur varbūt tas viss nav. Man pašai personīgi, es nāku no ģimenes, kur man no mammas puses, no tēta puses varbūt, kad ir, bet es nezinu, man neviens nav beidzis augstskolu, es nezinu, kas ir pirms kara bijis, bet es zinu pēc kara, pēc otrā pasaules kara. Es biju pirmā, kas aizgāju uz augstskolu, bet man bija uzlikta manā pilsētā klišeja, ka es nekas nebūšu, un man principā vajadzēja ar to sadzīvot, bet es pateicu nē. Es to nepieņemu, un man paveicās, ka es pabeidzu kristīgo augstskolu, kur manas tās idejas un domas ar kristīgo mācību pastiprināja un to klišē palīdzēja noņemt, un es ar tavu arī, ko tu saki, un es ar savu pieredzi varu pateikt, ka jebkurš, pat ja tev ir uzlikt klišē, un pat ja tev paaudzē varbūt vēl nav bijusi nevienam izglītība augstākā un tas intelekts, bet varbūt tieši tevī ir un tu vari attīstīt un tu vari iet un darīt tā kā, ko tu ieteiktu meitenei, sievietei, kas sapņo par savu ceļu? Vai ko tu gribi pateikt? Jā. Es gribēju papildināt to tavu tekstu, ka redzi, pedagogi ir tie, kuru uzdevums ir noņemt klišejas un atraisīt bērnus. Un ir mainījies pilnīgi šis domāšanas veids, ka nevis man ir jādomā, nu tas tur puišelis daudzās un tur nekā nav no viņa un nekas arī nebūs. Paskaties uz māti, ja, vai tēvu, ja, un tas ir pilnīgi noteikti mainījies, un mūsdienu pedagogi patiešām velk ārā no katra bērna tās pērlītes, un tas ir pateicis. Es gribu pajautāt, piedod, Zani, kas tev pārtrauc, es gribu pajautāt, vai tas arī notiek masu skolās, vai tu runā par privātu skolu tagad? Jo man pieredze, kad es gāju masu skolā, es to nepiedzīvoju. Protams, tagad ir laiki mainījušies. Man bija tiešām otrādi, bija daži skolotāji, kas pacēla, bet bija ļoti daudz, kas mani nolika lejā, tu būsi tāda, tu būsi šitāda un šitāda, ja? Bet tu runā tagad, jo es nezinu, kāda ir tendence tagad skolās, masu skolās Latvijā. Par ko tu tagad runā? Par privātu skolu vai par masu skolu? Es runāju par skolām kopumā. Mhm. Skaidrs, ka privātskolas ir tās, kas iet soli priekšā. Mēs ātrāk ieviešam dažādus jauninājumus. Un tāpēc es teicu, ka mēs daudz arī dalāmies ar to, ko mēs darām, un es zinu, ka mūsu idejām, patņa idejām ir pēc tam bijuši daudz sekotāji, kad mēs ar kaut kādām idejām esam dalījušies. Bet viss jau ir atkarīgs no konkrētās personības, no vadītāja, no biznesā arī. Ja tev ir labs vadītājs, tad arī viņš izveido komandu tādu, kas ir spējīga attīstīties vēlamajā virzienā. Skolā ir tas pats. Jā. Jā. Ko tu ieteiktu cilvēkam, kas vēlas uzsākt savu biznesu? Īpaši mēs šeit esam divas sievietes, un es zinu, es esmu ļoti par sieviešu attīstību, un sieviešu kustību, un sieviešu pilnveidošanu. Un, jā, ko tu ieteiktu sievietē, vienalga kurā vecumā? Varbūt tā varētu būt pusaudze vai meitene, vai kas mūs klausās, vai sieviete pirms pensijā, vai pat pensijas vecumā.
ko tu ieteikti, ja viņi ir sapņojusi varbūt visu mūžu kaut ko uzsākt? Kad to darīt? Es zinu, ka tagad, bet ko tu saki? Es saku, jā, tagad. Ja ir vajadzīgs iedrošinājums, var piezvanīt man vai Ivetai. Bet jebkurā gadījumā nopietni runājot, ir dažādas sieviešu organizācijas. Es pati darbojos daudzus gadus uzņēmēju. Varbūt nosauc kādas, jā, kas Latvijā ir pieejams, Līderi, jā. Līderi ir viena no tām. Ir arī citas organizācijas, es ātrumā nevaru nosaukt, un Zontas ir, un dažādas ir tādas vietas, kur ir sapulcējušās veiksmīgas sievietes, bet ir dažādas atbalsta programmas, kā atbalstīt jaunākus vai iesācējus. Jā. Un arī, piemēram, neatkarīgā izglītības biedrība, ko es jau 10 gadus vadu, kas ir pedagogiem, bet arī mēs atbalstām direktorus, mēs mēģinām piesaistīt arvien jaunus pedagogus savai biedrībai, jo tieši pie mums apmainās tās jaunās idejas. Jā, jūs tā kā ģenerējat tās jaunās idejas, lai viņi plastos plašumā. Jā, un arī atbalstām. Atbalstām jebkādā veidā savējos. Savējos, es domāju, Cunftes brāļus, pedagogus. Jā, tas pēc uzņēmēja darbībā. Tā kā vienkārši ir jāmeklē tas atbalstošais moments, un es ieteiktu lūkoties tomēr pēc profesionālismu. Gluži pie zilnieces varbūt nevajag doties. Varbūt kādam tas nospēlēt pa labi, bet es jau teicu, es neesmu tas tips. Jā. Un ja šī būtu tava pirmā diena biznesā, pirmā diena, kad tu pieņem lēmumu, jā, es to darīšu. Tu esi 3 mēnešus domājusi, 3 mēnešus varbūt pētījusi, meklējusi, kā to darīt. Pirmā diena tu saki, jā, es to darīšu. Kas ir tas, ko tu tagad darītu? Tā atkal man grib iedzīt stūrī, Iveta. Tu pamosties no rīta un tagad tu Es vienkārši sāku strādāt. Jo saprot, manas biznesa, man tā schēma, kā, piemēram, izveidot jaunu bērndārzu vai jaunu skolu, man tur nekas nav jāgudro. Tagad nav, bet ja tā būtu tava pirmā diena. Es tev nevaru pateikt. Bet tu sāki strādāt. Jā, pat ja es tagad sāktu veidot kaut kādu absolūti atšķirīgu biznesu, vienalga man jau galvā ir tā struktūra, kas ir jādara, lai kaut ko jaunu izveidot. Bet skaidrs, es gribu pakavēties pie tā, ko tu saki, ir jābūt struktūrai. Jā. Skaidrs, ka ir jābūt struktūrai, viņa varbūt var pamainīties, bet ir jābūt struktūrai, kurai tu seko. Un ļoti nevar būt haus. Jā, un ļoti nopietnam naudas plānam. Pat arī, ja nav naudas. Tā kā tev nav naudas. Tev nebija naudas, bet tev bija nopietnas naudas plāns, kas bija, man liekas, izcils, jo tev nāca palīgā radi draugi, ģimene krāsot un visi darīt. Iveta, mans naudas plāns bija ļoti slikts, tāpēc, ka es aizgāju pie jurista, par kuru es pēc tam apprecējos. Bet, labs jurists. Jā, mēs šajā procesā, ja. Un viņš man saka, vai tev ir biznesa plāns, vai tev ir naudas plūsma, lūdzu parādi man, un tad es tev palīdzēšu atvērt to uzņēmumu. Jo viņš jau pats bija dibinājis banku, tajā laikā viņš bija ārkārtīgi izcils speciālists kā jurists, ja. Jā. Un es viņam aiznesu to naudas plānu, un tur ir katru mēnesi. Bet tev bija viņš, ja? Jā. Man katru mēnesi mīnus 700 lati, kas mūsdienās ir 1000 eiro. Bet toreiz nevar salīdzināt, tā bija milzīga nauda. Un es viņam saku, bet es jau darīšu visu, lai es tos mīnus nolīdzinātu. Man bija tā pārliecība. Tev bija vēlme un pārliecība. Jā, izskolāmies. Protams, ka izskolāties šeit pēc 13 gadiem jums bija, kā tu pirmais miljons. Pirmais miljons, tu par to biji ārkārtīgi priecīga. Es gribu, Zana, tev pateikt milzīgi paldies par tavu atvērtību, par to, ka tu dalies un
Es ļoti ceru, ka mums būs nākošie veiksmīgie stāsti, nākošie veiksmīgie cilvēki, kas būs gatavi dalīties un veidot labo, dalīties ar labo tieši latviešiem Latvijā un visā pasaulē, lai mums tas fonds, lai tā labbūtība un pārticība, lai aug un mēs viens otru varam iedvesmot, mums nav jālūkojās, jāskatās tikai uz citiem veiksmīgiem cilvēkiem, mēs paši varam būt veiksmīgi un viens otru padot roku īstajā brīdī, atbalstīt, padalīties un kā tu saki, tu esi atvērta, ja kādam vajag padomu, var pazvanīt, ja vajag padomu, var pazvanīt man. Milzīgs tev paldies, bet pirms mēs pabeidzam, es tev gribu pajautāt pēdējo jautājumu, vai tā ir taisnība, ka tu gribi atvērt filiāli Dubajā? Cik neparasts jautājums. Es gribētu atvērt Dubajā filiāli. Nu, tas ir ļoti forši, jo tagad visi dodas uz Dubaju, bet tā gribēšana ir tāda pati, kā tad, kad tu gribēji Latvijā, vai tomēr tu plāno arī vēl kaut kur atvērt filiāli? Iveta, man ir šī gribēšana, jo Latvijas tirgus ir ļoti mazs. Tev palicis pa mazu, urā! Tas ir apsveicami, Zane. Pēc šitiem iegūtiem gadiem pieredzes un miljoniem kontā, bet mums par to ir jāpriecājas, un tas ir tas brīdis, kad mēs viens otram varam tu vari ar to lielīties. Jā, man tirgus ir palicis par mazu, un es gribu iet ārā. Apsveic tev ar to, tiešām apsveic, un lielies ar to, dalies ar to, jo tā prieka vēsts, viņa vairojās, un lai citi arī kopā ar tevi priecājas, lai citi zin par to, un tie, kas klausās mūs tagad un skatās, priecājieties kopā ar Zani. Nāciet palīgā! Nāciet palīgā, mēs meklēsim investorus, Zana meklēs investorus, mēs varēsim caur šo platformu meklēt investorus kopā, tā kā sekosim līdzi Zanas attīstībai, kur Zane vērs vaļā nākamo filiāli, vai tā būs Dubaja vai kaut kur citur. Skatamies, paliekam kopā ar Ivetu Sūnu nākamajos podkāstos. Uz redzēšanos!